Šitam brīnumam ir arī valsts reģistrācijas numurzīme. Viņš kaut kādā sporta apskatē, lai tam ir izgājis apskatē. Dodas kalnā. Kas tur ir saskrots? Nes kādai nenoskārtē vaitība ir pat viņš un viss, kas cmaiks uz meņķiem. Ļoti interesants aparāts, ļoti savā žanrā, nekārtojas dīnēs. Vajadzētu cilvēkam pajautāt, kāpēc tieši tāda ir riepu izvēle, bet reizē pastorēt nav viņa stiprā puse. Tas ir kaut kāda jauda ir riteņu skolai visu laiku. Pietiks maza svara, vai vajadzēja likt tik platus un zemes riteņus, vispār nav skaidrs. Bet kaut ko cilvēks ir iedomājies, ka tādas varētu Tu jāsaka, tas varētu nevarētu. Es tā, ko varētu arī tik līdz pašajām. Labi, metrīši sev reabilitē. Ir apsveicam finiš. Ja varbūt pozitīvā nozīmē cilvēks. Viens no 15 valdīja sarakstā pēc kārtas. Mašķernieks ar zemu paklonu noliec galvu savu vedēju priekšā. Kalāmas lēvītas šodien. Bērziņš Gvido. Ar visām 90. gadu tuninga ikoniskajām trepēm uz aizmugures loga. Izskatās, ka
Autoentuziasti. Jā, beidzot tu man apgaismoji. Es sapratu un nosarku. Laumas dodas kalnā ar savu. Laiva. Aiziet. Bet tas izskatās tik vienkārši. Citi tur mokās, kaut ko kāzē. Laumas vienkārši. Vajag augšā, labi braucam augšā. Jā, problēma. Viņam vēl makšķiras galā zivs tur kaut ko lājā. Jūs redzat, ļoti skaisti rābo kalnā. Pirmajā braucienā viņam pamazām, lēnām un grūti, bet izdevās. Izstāst šajā braucienā viņam arī iet lēniņā, bet varbūt izdevās. Jā, kalns uzvarēja. Šāds gāja tikko pat gājis. Sponsoriem. Kā tā var? Bet man liekas, ka tā bija arī kaut kāda laika un atkal naidīšanas iekārta. Es ceru, ka viņi ir izdzīvojusi. Tās tā nav. Apsties, redzi?